Čau visiem, draugi! Es esmu pie zirdziņiem un zinu, ko mēs šodien darīsim. Nu, gan jau pēc mana outfita var pateikt, ka mēs šodien jāsim ar masu, ar maniem jauniem segliem, ar manu prototipu, jo es vairāk kārt testēju, vai viņi tomēr tie segli der masam. No, protams, tur nav ko vajag vairāk testēt, bet es drīzāk testēju, vai viņi der man, un es mācu galvenokārt vienkārši masam jāt, tās jāšanas prasmes, jo otrdien pie manis brauc fotogrāfs, kurš fotografēs mūsu priekš Delfi intervijas. Jā, es devu Delfi interviju, un mums taisīs vairākas bildītes, un es gribu viņas ar maniem segliem, ar mani augšā, un, kas ir interesantākais, es gribu, lai mēs esam ar kordeo, nevis ar iemauktiem. Un tam ir ļoti smieklīgs īstenībā izskaidrojums. Nu, tāds, kādu jūs domājat, ka tā kā, tu gribi iemācīt viņam tur jātur kordeo. Sapcīt, šodien ir piekdiena, tā kā mums ir 5 dieniņas, 4, lai mācītu masam jātur kordeo, ka viņš šo nekad nav darījis un vispār kāini nav jājis. Jo es jums parādīšu, kā izskatās mani iemaukti priekš masas. Jo lieta tāda, man bija ļoti skaisti iemaukti priekš viņas zilā krāsā. Kādā zilā krāsā? Brūnā krāsā, ar kuriem es laiku jāju, un tad viņš izauga no kobu izmēra, un viņi vairāk viņam nedara. Un man vienkārši nav ko likt virsū viņam uz bildēm. Man ir vai nu striķa pauši zili ar zilajām pavadām, un es būtu zilā outfitiņā, un tad tas būtu ļoti skaisti, un tas ir tā kā mans tāds backup variants, vai nu man ir brūns kordeo, vai nu man ir šādas te šausmas. Paskatieties, visi sapuvuši melni, veci iemaukti, ar kuriem es tā kā jāju ikdienā, lai viņu trenētu. Bet viņas tās briesmīgi. Vai nu šādas te striķapauši. Bet paskaties, visi kristāli izkrituši ārā, vienkārši fuj. Izskatās briesmīgi. Tāpēc es domāju, ka es gribētu fočēties ar kordeo. Paskatieties, kas tur nāk. Tisiņa, meliņčiks. Tā kā jā, šodienas plāns būtu jāt ar bišķiņu kordeo un vienkārši ar iemauktiem, vienkārši pajāt, tīri padarīt pāris uzdevumus. Un plus mēs šodien trenēsim namēju, jo izskatās, ka namēju es tomēr pārdošu. Un es gribu, lai viņš man iet trailerī. Tas tik jauki. Un vēl es gribu namējam iemācīt personīgo tālu, kas viņam tik ļoti nav un trūkst. Un tas tā varētu tiešām biedēt. Nu? Luna dzenāja masu. Jā? Masu? Jā. Wow. Koda viņam dibenā? Lunčik, tev vajag jauns bizīts, ne? Pelīti man. Šodien sapīsim. Vai rītdien. Mans lielais pūkainīts, kā es negribu notiešķities. Jā, pelīti. Oi, bāc mums mikrofons. Zipo! Eit prom. Tātad, nu ko? Čepelīte. Šobrīd viņam ir iemauktiņi, tie neglītie sapuvuši. Viņi viņam ir kārtīgi pa mazu. Nu tā kā šeit viņam spiežās, vai ne, gar austiņu rīvējās. Šī daļiņa ir tāda nepatīkama, bet, diemžēl tas pagaidām viss, kas man ir. Kāpēc es nenopērku viņam normāls iemaukts? Ir tas, ka, kas notiek? Ir tas, ka es pati taisīšu savus iemauktus, un es gribu viņam uztaisīt iemauktus, un tāpēc man nav jēgas viņus pirkt par 100 eiro, jo man tāpat viņi būs. Vienkārši bišķiņ jāuzgaida. Un tagad tā kā īsti tāds stulbs brīdis, ka man būs iemaukti, pagaidām nav, un ir jāiztiek to, kas ir. Un re, kur ir mūsu kordeo, vai ne? Piedošana. Uzliksim tev viņu uzreiz virsū. Iesaulīt. Un šodien mēģināsim jāt gan ar kordeo, bišķiņu sākumam, gan ar iemauktiem. Kaut vai, protams, viņš nav īsti vēl atsaucīgs pat vienkārši uz iemauktiem, un ar kordeo mēs neesam tā kā jājuši, bet es likus viņam pāris reizes viņus virsū, un tā kā testējusi, lai viņš sajūt kaut ko, pamēģina kaut ko sajust, saprast. Un nebija tā, ka viņš nebija atsaucīgs. Kaut kādas lietas viņš saprata, bet viņam tas teikoja kaut kādu brītiņu. Un es to darīju bez segliem, bez nekā. Es vienkārši uzliku kordeo, apsēdos virsū un tā kā liku spiedienu. Un ik pa laikam viņš uztaisīja pareizas izvēles, bet tas bija tāds tīrs minējums, man liekas. Tad šodien mēs to nostiprināsim. Un, protams, es negribu tā, ka mēs par 5 dienām iemācāmies jāt ar kordeo. Man vienkārši vajag, ka viņam ir laba stop, start, poga.
Un, protams, lai pa labi pa kreisi arī bišķiņ varētu, lai varētu likt kaut kādus blokus. Bet kopumā tas nav mans tāds mērķis, ka mēs šodien sasniedzam visu ideālo. Un kāpēc es negribu ar ziliem iemauktiem? Godīgi sakot, tāpēc, ka viņš viņus sliktāk saprot nekā Kordeo, man šķiet. Mēs bijām kopā uz jūru nometnē. Un kas notika bija tas, ka man arī nebija iemaukti, jo es no viņiem izaugu. Un arī uz jūru es īsti neņēmu tāds, pat neņēmu iemaukts, es ar viņu negribēju jāt. Un šie striķa pauši priekš viņi ir reāli pa lielu. Un tad, kad es liku spiedienu uz atpakaļu, viss, kas notika, bija šis vienkārši tā kā vilkās viņam acīs. Un viņš vienkārši nesaprata to spiedienu. Un es pat īsti nezinu, kā to es varētu pārmācīt, ka ja kaut kas, nezinu, šis iet viņam tur acīs. Un, tā kā man vajadzētu mazāku striķa paušus, bet šie jau... Hei, papīdi, Ben, kas tas ir? Kas tas ir? Kas tas ir? Jē, super! Tātad, kur mēs šobrīd atrodamies, tas ir tieši pie dzirdītavas, tas ir ārpus lielā aploka, kur ir zirgi, tieši aiz kameras ir zirgi, kur uz mani skatās, un masa ir pilnībā, pilnībā nekad nevar teikt, daudzkārt reizes ir stāvējis šeit ārā, gaidījis mani, viņš nekad nekur neiet prom, visi zirgi, kamēr stāv mierīgi un viss ir labi, tikmēr nekas nenotiek. Un es viņam ļoti, ļoti uzticos, tāpēc es arī iešu ņemt seglus un darīt citas lietas, un viņš tur stāvēs viens pats, pat ja viņam nebūtu ēdienu stāvēt. Tā kā man nav arēnas, man nav kur zirgu trenēt, kas ir ļoti, ļoti stulbi. Es nenormāli gribētu kaut kādu vietu, kas būtu nodalīta tieši trenēšanai, kura būtu tā kā iežogota, jo es ļoti daudz strādāju brīvībā. Un šeit, tā strādāšana brīvībā ir pārāk brīva. Man nav nekādi vispār ierobežojumi priekš masam, bet man ir ļoti liela uzticība viņā un ļoti liela pamata viņam ir likti, tāpēc es īsti nesatraucos. Un paskaties, cik viņš ir kļuvis pūkains, tāds foršs, vispār nenormāli, tā kā lācītis. Man foršā minka. Tā kā jā, notīrīšu viņu, likšu virsū seglus, un tad jau mēs tiekamies. Tātad esmu atnākusi ar segliem. Segli man neizskatās labākajā kondīcijā šobrīd, pakaļ. Jo viņi ir jūzoti un abjūzoti, viņi ir mētāti un tā tālāk. Es testēju to ādu, tāpēc viņi izskatās briesmīgi. Ko mēs redzam uz masas sejas, viņš ir sasprindzis, nav īsti omulīgi nejūtās. Mana sviedriņa bišķi mitra, bet labi, man diemžēl nav citas. Un jā, un es vienkārši nolieku seglus lejā. Es tomēr pārbaudu, kā viņi turās. Es esmu notīrījis masu. Ai, tu forši mīļumiņš. Tātad viņš rēģēja ļoti labi, ar nolaistu galvu, viņu mierīgi. Šī tāda nebija nedēļu atpakaļ, kad es tikko sāku viņu seglot. Viņš baidījās no segliem, un viņam nepatika. Tagad ir daudz labāk. Jē, super, mēs ikdienā trenējamies. Ne ikdienā, bet mēs kāds 2-3 reizes esmu viņu saseglojusi. Gan vienkārši nejājot, vienkārši saseglojusi. Paskaties uz šo te. Hei! Tagad ir bišķi sastiņas. Otrā pusītē. Nec te sālīt. Es tā pieduros tīri, lai viņš palokās. Es savu zirgus ļoti provocēju uz visādām lietām. Jēj! Super! Tā kā jā, es zirgus ļoti cenšos provocēt, lai viņi pierod pie visa, lai viņiem nekas nav baiss, nesaprasts. Es nelieku seglus, ja viņi baidās, tikai kamēr viņi ēd. Un es arī segloju zirgus no abām pusēm. Es atnāku šo pusi, es uzlieku seglus. Un, piemēram, tagad sviedrenī, ja es paiešu no otras puses to ņemšu un uzlikšu, es to tikko izdarīju. Un viņš uzreiz arī ātri nomierinās. Liksim seglus. Tātad šeit ir mani segli. Es viņus mīlu. Izskatās lieliski un foršākais tas, ka viņi jūtās lieliski. Un viņi dar masam lieliski. Viņi ļoti labi dar man. Ai, super! Varbūt atradīšu kādu video. Es tomēr nemontēju šos video. Bet cerams, varbūt ielikšu, ja man ir palikusi kāda bilde vai video no tā, kā viņš reaģēja uz seglošanu. Kāds pāris dienas atpakaļ. Un kādu nedēļu atpakaļ. Un es nekāptu virsū zirgam, kurš
nevar mierīgi pastāvēt, kamēr viņu seglo. Lūk, segli mums ir. Es te skatos pāris lietas, jo es turpinu savu izglītību. Un katru dienu es uzzinu vairāk un vairāk lietas par segliem un par seglu derēšanu. Un es eju savus kursus. Un es cenšos maksimāli kvalitatīvi un ātri viņus pabeigt. Šis nebija saistīts ar segliem, viņš vienkārši bija tās bļodas, tur nesapratu, kas notiek. Lūk, un es mēģinu maksimāli ātri. Ātri nenozīmē nekvalitatīvi manā gadījumā. Es vienkārši mēģinu iegūt zināšanas, lai es varu tās uzreiz pielietot. Un, jā, tas, ko es daru šobrīd. Mums vēl šie segli ir jāizjauc. Jāapstās, kas lācītim vēderā. Kas būs super interesants video, bet to es, diemžēl, gribu darīt tikai tad, kad es būšu šo seglus pilnībā iztestējusi. Gan uz masas, gan man plāns vismaz uz citiem 5 zirgiem un jātniekiem. Ceru, ka tas sanāks. Šis arī vajadzīgs manai certifikācijai. Man ir obligāti jāuztaisa, man liekas, ka 30 seglu fitošanas sesijas, kur es iesūtu viņiem visus izpildītos uzdevumus, visus tā kā, teiksim tā, visu pēc plāna, un viņi man tā tad arī par to visu gaido, kaučo, rāda, saka, kur man ir bijušas neveiksmes, kļūdas, un kur otrādāk man viss ir sanācis, es pareizi izvērtēju, cik labi seglu der zirgam. Lūk, tā kā tas jau ir tas, ko es praktizēju šobrīd. Mēs bišķi sarāvās, tāpēc mēs pagaidīsim, bet visticamāk, ka šobrīd nefilmēšu, jo te pirmkārt nekas interesants nenotiks, un otrkārt telefonam nav mūžīga atmiņa un baterija. Tad mēs ar masiņu esam gatavi, vai ne masiņu? Esmu viņu sasaglojusi, un mēs esam gatavi mēģināt kāpt virsū. Un es šodien šeit esmu viena, tāpēc es ceru, ka viss būs kārtībā. Un ja kādam varbūt super acis pamana, kad sviedrene ir lejā un nav ievilkta seglos, nedomāju, ka es esmu kaut kāds psihopāts. Es, godīgi sakot, man nepārāk patīk, kad sviedrenes tā ieliek iekšā, jo man tas rada nelielu stulbu sajūtu, ka jo tā sviedrene tomēr ies lejā, un viņi tur var sakrunkoties. Nav svarīgi. Bet šai sviedrenei tā nevar izdarīt, jo šī vietiņa atdurās pret segliem. Tāpēc tā, tīrs disclaimers, ja kāds ir perfekcionists. Bet mēs ņemam mūsu brīnišķīgo pamatnīti, ar kuru mēs tad kāpsim asam mugurā. Pārmērīsim kāpslīšus. Pārbaudīsim, vai segliem viss ir labi. Vienā pusē, man liekas, ka bija garāks kāpslis, nekā man vajadzēja. Jo man ir dāvinātās kāpšu stiksnes, kuras nav, mēs varam redzēt, kuras nav precīzas. Viņiem tie caurumiņi nav vienādā attālumā. Ļoti vecas kāpšu stiksnes, vienmēr sakot. Tāpēc tad šī būs problemātiski šo noregulēt. Ko mēs šodien darīsim? Aplīšus, boltus, apstāšanās soļi. Šodien laikam nesāksim ar kaut kādiem trakiem objektiem, kuriem viņam būtu bail pieiet klāt. Tas ir tas, ko es gribētu darīt, jo mums vajadzētu tomēr tādu kā līderību nostiprināt no augšas, kuras vispār neeksistē. Bet sākumā mums viņam ir jāiedod kaut kāda sapratne par komandām, kuras viņam prasu. Nav jēga jautāt kaut ko sarežģītāku, vai ne? Pirmajās reizēs. Un bišķiņ pats tēsim kordeo. Tāpēc tā, es vairāk kā izmantošu tādu kā kordeo, kā savu palīgu tieši jāšanā. Un tad, ja viņš kaut ko nesapratīs, tad uzreiz nāks palīgā pavadas. Starp citu, pirms es sāku jāt ar zirgu, es bišķiņ viņu izsoļoju, lai es saprastu gan to, vai zirgs jutās labi šodien, kur viņš ir, kāds viņam ir noskaņojums. Un arī, lai saprastu, varbūt ir kaut kāds vietas, kuru viņam spiež. Un viņš radīs kaut kādu diskomfortu. Es tādas vietas neredzu. Bišķiņ pabīdīšu kameru. Uztaisīšu 0,5, lai jūs varat mani visu redzēt. Tā kā mēs, principā, es atvainojos, tas bija bišķiņ slīdējā.
Tā kā mēs principā tikko sākam jāšanas procesu, vai ne? Apgūstam. Kur tā masa izskatās, protams, lieliski, laimīgs. Tā, mēs esam nāc parkoties. Atšķirp. Par ko? Tu esi naiva, Maija, ka tu domā, ka es izvēlēšos tevi ne ēdienu. Atšķirp. Par. Jē, malecīts, mēs māk parkoties. Viņš ir tāds foršs puika. Es nevaru, es viņu mīlu un dievinu vienkārši nenormāli. No šīs puses es kāpju viņam, man liekas, kad retāk. Neatceros, no kura pusi viņam bija problemātiskā. No vienas viss ir ideāli, no otras gan nav viss ideāli. Man liekas, ka šī ir tā puse, kur nav viss ideāli. Sākumā mēs bišķiņ patestējam, kā mēs jūtamies, un es zinu, ka es mācam var uzkāpt bez nekādām problēmām, bet es vienmēr pārliecinos un padaru pāris reizes kaut kādas šādas lietas. Tīri, lai nesteidzinātu šo procesu, lai nestresinātu viņu un godīgi sakot, pasargātu sevi arī, ko es man jāacis viņam virsū. Tāpēc tā, varbūt kādam tā ir ņuņāšanās, man tā nav nekāda ņuņāšanās. Šis ir pilnīgi neatļauti, mēs tā neļaujam zirgam darīt. Uzreiz viņu apstādinu. Uzreiz viņu apstādinu un paprasu viņam solīti parasti atpakaļ. Šobrīd, protams, viņam ir ļoti dīvains komandas. Jā, zināju, ka viņš aizskars to muciņu, tāpēc pagriezīsimies prom no viņas, un es tomēr sakārtošos maz. Bet es nevaru atrast savu kāpsli. Ok, tagad es atradu kāpslis, iekārtojos seglos. Kāpši ir gandrīz vienāda garuma. Viena kāja man tā bišķiņ pieklibo. Es zinu, kāpēc jūtās dīvaini. Kāpēc viņi jūtās dīvaini? Ok, šādi mēs neļaujam zirgam darīt. Jē, super! Mēs viņu atgriežam iepriekšējā stāvoklī. Tev varbūt viņš domā, ka es viņam dodu dīvainas komandas, bet, tā kā kustoties augšā. Bet šīs nav nekādas dīvainās komandas, viņš viņus ļoti labi zina. Lūk, bet mēs vienmēr atbrīvojam pavadu pa vidu, un nekas, ka tā ir noticis. Šis ir ļoti dīvaini īstenībā, jo parasti masa tik strauji nereaģē, tāpēc es bišķiņ vienkārši paskatos, ko viņš domā par šo visu un kāpēc viņš tā uzvedās. Jo šādi viņam nevajadzētu uzvesties. Pēc pāris reizes uzlikšu blokus. Šis priekš manis ir pilnīgi nepieņemami. Mēs nekustamies vispār no vietas. Jē, mālecīs. Īpaši tikai trenēšanas sākumā, ka mēs esam pašā startā. Es nevēlos viņam to iemācīt. Un var redzēt, ka viņš ir ļoti tāds stīvs uz salocīšanos. Viņš pēc garduma nevar īsti normāli salocīties. Tāpēc es domāju, varbūt tā vēdarjos tomēr ir pie vainas. Ei, labi. Super. Tā. Nē. Piedod, māsas, tik ļoti negribu likt tev šādus. Jē, super. Negribu likt šādus blokus, bet tālāk es neturpināšu līdz, ko mums nebūs normāla komunikācija. Un normāla pastāvēšana. Jo pacietība un relaksēšanās, tas ir mans viss ar zirgiem. Super! Tagad bišķiņ paiesim. Jē, mālaicīs! Tātad šodien es tomēr koncentrēšos uz to, ka mēs vienkārši paejam. Jē! Sāksim ar tomēr, tā kā mēs redzam, ka nav viss tik labi, kā es domāju, ka tas ir. Sāksim tomēr ar pavadu kontroli. Un daudz, laikam, blokiem šodien. Kas ir nekas? Tā gadās. Viņš negrib iet taisni. Kas ir tāda? Jē, super! Super! Kas ir šī problēma, par ko es runāju, ka nav nekādas līderības no augšas. Un tas, ko mēs jau sen cīnāmies, jebkad, kad mēs esam jājuši, viņš nekad negrib iet kaut kādās
baisākās vietās un, pieņemsim, kāpj pāri robežām, ka viņš sāk tomēr iet uz priekšu, kustēties, tad, ka viņam šis nav jautāts. Paiesim uz jūsu pusīti, lai jūs mūs redzat. Te viņš ir bišķiņ ieskrējies. Paprasīšu viņam aiziet te. Jei, good boy! Šeit viņš ļoti forši reaģēja uz nelielu komandu iet uz priekšu, kad viņš negribēja iet uz priekšu. Līdz ar to es uzreiz viņu paslavēju par to, ka malacis. Tu gāji uz priekšu un bija atsaucīgs. Un tas ir superīgi. Protams, viņš vispār nav balansēts. Protams, ka viņš nesaprot līdz galam komandas. Jums jāsaprot to, kad viņam ir, es nezinu, 2 stundas ar jāšanu maksimums zem viņa. Un arī gadu atpakaļ. Labi, nē, viņam ir vairāk stundas zem viņa jostas, bet tās vienmēr ir bijušas stundas, kad kāds cits jāja mums pa priekšu, un mēs tīri sekojam. Nu, respektīvi, viņam nav nekādas kvalitatīvas trenēšanas. Taisīsim pagriezienu. Prasīsim viņu ielocīties. Ai, labi! Mālaicīs! Nu jā, šodien mēs vienkārši nekāds kordeo. Ir skaidrs, ka šodien neiet nekāda runa par kordeo. Es, protams, cerēju, ka būs kaut kāda šāda tipa treniņš, bet jūs redzat, kā mums iet. Mums ir vēl tālu no kordeo. Jē, mālaicīs! Var sajust to, ka viņš ir nebalansēts, un tāpēc viņš cenšas, man liekas, iet uz priekšu, jo viņš jūtās nērti. Ēdams puika, bet tāpat. Pieņemsim, kā šobrīd, es nezinu, kas te notiek. Mālaicīs! Varbūt šis video būs bišķiņ ilgāks, nekā es plānoju, kāds viņš būs, jo es šo tomēr gribu pa 5 dienām. Ai, super! Lieliski kustējās. Un pagriezīsimies šeit. Ai, good job! Mālacis! Es, protams, gribēju, lai šis video ir interesantāks, viņš uzreiz saprastu pamatu komandas, mēs virzītos pie kordeo, bet šodien nav tā diena. Kaut vai pagājušais, ka es ar viņu jāju, bija daudz labāka atsaucība, nebija problēmas, ka viņš kaut kur iet. Kā šodien. Un viņam ir problēma reaģēt uz iemauktu spiedienu uz pagriezieniem. Protams, ka tagad es ļoti vienkārši izvirzu šo roku. Tā tīri, lai viņš saprot pagriezienu, bet pieņemsim, ja viņš noliek galvu šeit, šajā brīdī, es nezinu, vai jūs redzējāt, viņš noliek galvu pretējā virzienā, viņam ļoti dīvaini ir saprast šo spiedienu uz sāniem, jo viņš jau galvu ir aizlicis tā kā pilnīgi. Jēj, manets! Viņš galvu ir aizlicis pilnīgi pretēju pusi, un te viņam ir grūti atrast, ko es tad no viņa jautāju. Bet tas nekas. Jēs, mālacis. Tātad mēs vienkārši taisīsim šodien voltus, jo pagriezieni ir lielākā problēma. Apstāšanās un uzsākšana iet nav lielākā problēma, tomēr problēma ir pagriezieni. Atsaucību uz apaušiem. Nu labi, apstāšanās pēc redzēm, kur ir problēma, bet ne vairāk. Un arī, godīgi sakot, esmu viņam iemācījusi no ļoti, ļoti minimālas komandas sāk kustēties, pieņemsim no šādas. Jā, tas ir tā domāts. Un, viņš vienkārši, man liekas, bišķiņ tā kā pārāk jūtīgs šo te komandu. Ok, bet jūs redzat, kas notiek šeit? Jēj, mālaicīs! Un katru reizi, kad viņš izies ārā no kaut kādām problēmām, no tā, ka viņš nevar pagriezties, un uztaisīs pareizu kustību, tad mēs arī viņu apbalvosim par to. Tāpēc, jā, mums ir ļoti daudz jāstrādā laikam uz pagriezieniem. Es līdz salikšu kārtiņas un salikšu mums divus tos spainīšus, ap kuriem mēs taisīsim pagriezienus. Un es ceru, ka tas mums palīdzēs. Ai, good job! Yeah. Tagad, jā, tad šis nesanāk. Es nezinu, vai es daru lietas pareizi, godīgi sakot, draugi. Es iejāju zirgu pirmo reizi.
Šis ir tas, kā man liekas, ka ir jādara lietas, un es redzu, ka viņš nereaģē slikti uz tām lietām. Līdz ar to es tā kā no tā viņa feedbacka saprotu to, kad nav tā, ka es daru nepareizi tās lietas. Ai, super, mālecis! Un tā mēs vienkārši mēģinām progresēt ar viņa ieiešanu. Kā jūs redzat, viņam nav lielas negatīvas reakcijas pagaidām. Ceru, ka nekad arī neparādīsies. Un jā, nu man žēl, ka viņam nav tāda atsaucība uz galvu caur šiem iemauktiem. Šo iemauktu dizains arī ļoti pretīgs. Jūs noteikti redzat, kā izskatās tā deguna daļa. Viņa atlokās, un viņš tiešām nesaprot īsti, kas notiek. Tāpēc, jā, es visticamāk, man vajadzētu viņam jau sākt palīdzēt ar kājām nedaudz pagriezienos. Sākumā es centīšos pagriezties savu ķermeni pārspīlēti, kā es to daru tagad. Jej, good job! Bet man liekas, viņš domā, ka es viņu ļoti bremzēju. Es ļoti negribu, lai viņš tā dara, tāpēc es lieku lielākus blokus, jo viņš ļoti labi tā kā zina, ka viņam tā nevajadzētu darīt. Jej, super! Good job! Jej! Good job! Brr. Un šeit ir ļoti daudz problēmas arī ar mani. Es neteikšu, ka uzsēd, bet man ir ļoti grūti savienot visas lietas kopā. Man it kā ir jākustina viņu ar gurniem. Tad man ir jāsasvarās vairāk uz to pusi, jāpagriež korpusu, uz kur mēs gribam iet. Man vajag ārējo pavadu viņu pieturēt, ko es ļoti daudz tikko pamanīju, kad es nedaru. Man vajag strādāt ar abām pavadām, ar kājām, un tā kā priekš cilvēku, kurš nekad nav tā jāisa vispār. Es pat tā kā, šis ir godīgs, ko izdomāts. Es nezinu, vai tā ir jāja ar zirgu. Šis ir vienkārši tas, ko es esmu sapratusi, kā es gribētu jāt ar savu zirgu. Es iztraucies. Man viens kalpus ir tā kā kārtīgi gabalu īsāks. Vai garāks, kā uz to paskatās. Lūk, un priekš tā, ka man ir daudz, vispār nav nekādas pieredzes jājot ar zirgu. Man liekas, ka 6 soļi bija, vai ne? Tā kā man nav nekādas pieredzes zirgu jāšanā, tā kā man nav nekādas pieredzes malecītīs jāšanā. Labi, man ir tā, es kaut ko sačakrējos. Man ir pieredze jājot ar zirgiem. Bērnības pieredze, kuru es neesmu atkārtojis kādu ļoti labu laiku. Pēdējos gadus 5 es neesmu jājusi ar zirgiem, varbūt vienreiz gadā. Un tīra izjāda apvidū, kā jūs varat iedomāties, ja tas ir vienreiz gadā. Un tie kāpši ir vajag sūdīgi. Nu, lūk, un es vienkārši mēģinu tagad te visu saprast, kas un kā notiek. Nostājies taisni. Okay. Nu, turpināsim mūsu treniņu. Es nokāpu nost, lai es noņemšu kordeo. Šodien nav kordeo diena mums, acīm redzami. Turpināsim mūsu treniņu ar sagatavotām kārtiņām, sagatavotām šķērslīšiem, kur ir jāapriet apkārt voltiņā. Nu, čūstiņiem, gribētu pateikt. Tas, ko es domāju. Un par ko? Jā, mālecīs. Super. Lūk, un tāpēc šodien, šīs vienkārši ir sarežģīti. Tas sarežģīti priekš manis, tas ir sarežģīti priekš viņa. Es redzu, ka kamera nav normāli nolikta.
šis sarakstīt priekš mums abiem, jo es neesmu jājus, neesmu jātnieks. Taču, jā, malicis. Mēs pieturēsimies pie manas filozofijas un paprasīsim uzkāpt no otras puses. Par ko jāmies? Par ko? Ok, nu šis man arī der, būtīgi sakot. Good job. Jā, tā kā šis ir treniņš un tā tālāk. Un daudz nekomentēšu, vienkārši darīšu. Mēģināšu. Un es zinu, kad tikai mēģinot iemācīšos, jo man patiks pat. Es negribu nekad par to runāt, bet man nav naudas paņemt treneri, man nav naudas iemācīties, man nav laika tam, un es negribu būt kā sūdzēties, bet šis vienkārši ir tas, kā es daru lietas. Un malecīs, redzējāt, cik viņš var pastāvēju šoreiz. Super! Tā kā man nav īsti iespēju, tad mēs daram lietas šādi, kamēr mums viss ir labi. Iepelīt! Super! Hei, super, tu foršais! Čau, draugi! Gribēju iestarpināties. Kopš video filmēšanas ir pagājis pusgads. Es daudz vairāk ko saprotu no masas jāšanas, un ja jūs skatāties to video, tad nevērtējiet mans jāšanas un darbošanās spējas ar masu pēc šī video, jo viņas vairs nav aktuālas. Ko es gribēju pateikt? Tagad tas bija laiks, kad es biju uz pauzes no video kontentu veidošanas, bet man bija joprojām vainas sajūta, ka es neko nefilmēju un palaižu lietas garām. Es filmēju to video, bet viņš ir nekvalitatīvs. Viņš ir nekvalitatīvs, jo tur ir viņš ir filmēts ar 4K, un tad tur ir renderots, un tad tur viss sačakarējās, kad to video editoju, bet tas nekas. Tas, ko es gribēju pateikt, bija tas, ka video mums tur negāja tik labi, kā man likās, ka mums ir jāiet. Es nokāpu no masas, un es viņam pievilku apaušu. Viņam bija konkrēts nosaukums, un viņš tagad man ir aizmirsies uz mēles gala. Nav svarīgi. To daļiņu, kas iet tieši zem zoda pie nāsīm, jau virs nāsīm. Es viņu pievilku ciešāk, jo viņa bija tā diezgan vaļīga. Un tie tie iemaukti, tas bija tajā brīdī, kad es nokāpu, es viņam tā kā pievilku, vienkārši laikam ir izgriezts ārā. Viņš sāka tik daudz reizes labāk klausīt, viņš tik daudz reizes labāk saprata manas komandas ar pavadām. Nebija vairāk tas, ka viņš pagriež galvu un sāk kaut kur iet, un bija acīm redzami, ka viņam šie te iemaukti nedara. Un viņš slikti viņus saprot, un tiklīdz viņam viņus pievilka, viņš sāka saprast to spiedienu, kas nozīmē to, ka man nepatīk, ka viņus ir jāpievilk ciešāk, jo viņš nevar pakožļāt, viņš nevar pažābāties. Tāpēc es arī dizainoju savus iemauktiņus, kur es taisīšu tā, lai tie riņķīši ir precīzāki un tā, jo tur es jau patāstīju, bija tā problēma, ka viņi tā kā plēšās un nav skaidra izjūta zibdziņam. Bet es pievilku tos iemauktus, un viņš bija perfekts, vienkārši perfekts, un mēs jāņem vēl kādas 20 minūtītes, un viņš uzvedās perfekts, viņš saprata man perfekti, viņš varēja labāk sevi balansēt, labāk sevi nest, un viss bija ļoti labi. Ar Kardeo mēs arī beigās nepastrādājām, bet mūsu fotosesija, labi, es atstāšu to noklusējumā, jo tas ir nākošais video, kas nāks ārā par to, kā tas mums gāja fotosesijā ar Kardeo. Lūk, tā kā gribēju iestarpināties un to jums pateikt, tie ir veci video, tagad vienkārši montēju visu to, kas ir sakrājies, un to laidīšu arī ārā. Čau visiem! Šodien man bija lielisks, principā pirmais reālais treniņš ar masu mugurā, kur es viņam kaut ko mācu, viņi paskaidrot, jo iepriekš bija tā, ka es vienkārši uzliku saglas un mēs jājām. Un tas vienmēr bija diezgan labi, bet es tajā video vairāk pastāstīšu par visu situāciju ar masas jāšanu. Un tagad ir interesanta diena. Mēs piemērosim manus prototipa seglus maniem pārējiem zirdziņiem. Namējam. Masam šie segli izcili der. Šobrīd arī viņš ir pēc treniņa, ka mēs vismaz kādu pusstundu, 40 minūtes darbojāmies. Neredzu nekādus sliktus patērnus spalvā. Var redzēt, kur guļ seglu karkas aiz lāpstiņas. Segli ir lieliski priekš masas, un tas ir tas, ko es gribēju izveidot, bet mums ir jāpamēr pārējo zirgus. Namējs, kurš ir daudz lielāks. Protams, namējam ir pilnīgi savādāka ķermeņa uzbūve. Labi,
pilnīgi savādāk nevar tā teikt, bet viņam ir savādāk ķermeņa uzbūve nekā pieaugušam zirgam, jo 3 līdz 5 gadus vecam zirgam tikai sāk formēties pareiza muguras, teiksim tā, forma. Un tajā brīdī, kad zirgam ir 3 gadi, viņam pleci ir diezgan, tātad šie ir zirga pleci, viņi ir novietoti diezgan plati un diezgan augstu. 3,5 gados, no 3 gadiem līdz 5 gadiem šie te pleci sāk palikt šaurāki, un pēc 5 gadiem pareizām treniņām, kur zirgam ir jāsakopojas, šie pleci paliek platāki, attālinās viens no otru un paliek zemāki. Līdz ar to mums nav vairāk šāda zirga muguras forma, mums ir vairāk kantaināka zirga muguras forma. Un, protams, tāpēc arī mēs pielāgojam zirgu seglas atkarībā no zirgu vecuma. Taču man tāpat ir jāsaprot intereses pēc, un tomēr namējs ir smagvilcējs, un tā kā īsti smagvilcējam daudz nestrādā pie tādas sakopojuma pareizes nešanas ideālas. Un šie segli ir domāti tieši tādiem smagākiem zirgiem, un ar to mums nav super būtiski tas, vai ka šī nameja forma, kāda viņam ir šāda te šobrīd. Daudz neko, smagvilcējiem šī forma netik ļoti mainās dzīves laikā. Šobrīd ierakstu bez mikrofona, es ļoti atvainojos, man izlādījās telefons, pēc viņš pie lādētāja mikrofona es pa vidu nevaru ieslēgt. To mēs namē paņemsim pirmo. Izslēgšu kameru. Bet šeit ir namējs, un priekš jūsu informācija šī būs pirmā reize, kad namējam kaut kas tik liks virsū, izņemot apakšu. Tāpēc es esmu ļoti satraukta, bet zinot namēja raksturu, es nedomāju, ka kaut kas... Au! Fui, kā viņš ņem ar zobu. Tā kā viņš nekad nekas nav likts virsū, tad mēs viņam iedosim noteikti ēdienu un tikai tad kaut ko liksim mugurā, lai viņa bišķiņ, teiksim tā, distraktotu. Un jūs redzēsiet pirmo pieredzi, kā zirgam uzliek seglas. Kaut vai, paskaties, namēs ir ļoti jauks un mīļš, bet jā. Tas ir viss, kas jāzina par namēju. Starp citu namēju es iespējams nākotnē pārdošu. Jums ir interese, vai tagad pārdošu, jums ir interese dodot man ziņu. Viņš maksā 1800 €, viņam ir visi pamati. Nezinu, vai es viņu vēl pārdošu, es meklēju viņam vislabākās mājas, bet kur... Tā, namējam vienalga. Kādu zirgu jūs iegūsiet, ja jūs viņu nopirksiet? 1 gads, un cik, nezinu. Jā, viņš ir dzimis. Paskatīsimies, viņš ir seglu viņam der. Šie seglu viennozīmīgi der pēc augstumu. Lai stilvens visur pieguļ. Ļoti labi pieguļ centrā. Ir neliels rok, kas nozīmē to, ka šie segli ir bišķiņ pārāk izlocīti priekš viņam. Atcerēsimies, ka šis ir viengadīgs zirgs, bet maziņš rok, ja segli bišķiņ šūpojas, un tā, ka mēs vienkārši var pašūpināt. Ir daudz labāk nekā, jo seglis stāv stīvi un centrā viņa zirgam mugurē nepieskarās. Jo tas nozīmē, ka lielākais svars atlīns iet uz priekšu un zirga muguras uz priekšu un zirga aizmuguri. Un tās ir vājākās vietas, kur līdz spiedienam. Labāk, ka viss spiediens iet tieši centrā. Novērtēsim šo leņķi. Es teiktu, ka ļoti labs. Tieši kā iet ar viņa pleciem. Viņš pa ideāls. Un tas ir namēja grūdi. Tu tikai nesatraucies. Tā, novērtēsim, kuru šiem segliem būtu jāiet. Nē, vēlreiz novērtēsim. Jā, dara. Panelis pieskarās pilnā garumā. Kur nepaceļās. Varbūt bišķiņ paceļās aizmugure. Ko es saku, tas ir tas rock. Bet kopumā seglas der 8 no 10 uz viņa muguras. Tā, es gribētu vēl pārbaudīt. Es aizmirstu, ko tas ir pārbaudīt. Vispār es esmu nomērījusi masam Zīpo namējam muguras, un viņiem visiem ir gandrīz identisks muguru forma, ļoti līdzīgi.
Līdz ar to nav nekāds pārsteigums, ka segli viņam der. Un kas būs, ja mēs uzliksim vairāk spiedienu? Ar vairāk spiedienu arī aizmuguri vairāk piespiežās klāt un segli bišķiņ labāk der. Es gribēju novērtēt lāpstiņu un pēdējās rīpas attālumu. Lāpstiņa namiem ir daudz lielāka. Un šeit te 2 pirksti, tagad ir jāsēž šeit. Ok, jā, un pēdējā rīpa. Parādīšu šajā pusē. To varēs labāk redzēt. Tad šeit iet lāpstiņi. No lāpsties 2-3 pirksti. Pataustam pēdējo rību. Pēdējā riba pievienojas šeit, kas ir tieši, kur beidzas panelis. Segli namējiem der. Super. Forši un interesanti. Vai viņi krīt uz sāniem? Nē, viņi nekrīt. Protams, šis nav galīgi namēju muguras forma, bet mēs saprotam, kā te vienkārši notiek lietas. Ok, namēji, paldies! Šāds man ir viendimnieks. Pilnīgi mierīgs. Kā jums ir interesi, zvanat, rakstat man sociālos. Uz ļoti labām mājām, kuri izskolos viņu pareizi un man pret viņu attieksies, es noteikti padomāšu to, kas varētu to zirdziņu kādam pārdot.